Pasakiet, lūdzu, vai šie ir visi jūsu bērni? Jā, tie ir mani bērni. Sakiet, ko jūs zināt par labdarību? Jums ir kāda informācija, ko nozīmē labdarība? Kāpēc otram palīdzēt? Mūsu labdarība jau darbojās jau 30 gadus. Un mums ir filiāli Rīgā, Grobiņā un Liepājā. Tā kā mēs jau esam lielu praksu un daudz esam palīdzējuši cilvēkiem. Jā. Kā jūs domājat, vai labdarībai vajadzētu iet plašumā? Jā. Latvija, tu mana vienīgā, māte, tēvs un vecnāmie cienīga. Kad uz 30 šeit esam, visu prieku sevī nesam. Labdarība, labdarība, kā nu mēs bez tevis. Humpaliņas, nekad nebūt tevis Rīgā, Grobiņā vai Liepājā. Labestība vienmēr ieejā. Rihards mums ir prieku devis, sev un citiem labklājību cēlis. Nebeigsim mēs viņus slavēt, tad nevajadzēs mums nekad gavēt. Labdarība, labdarība, kā nu mēs bez tevis. Humpaliņas, nekad nebūt devis Rīgā, Grobiņā vai Liepājā. Labestība vienmēr ieejā. Kopā vienu ceļu ejot, ļausim bērniem kopā dejot. Zināt to, ka neesam mēs vien, spēkus dod mums katru dienu. Labdarība, labdarība, kā nu mēs bez tevis. Humpaliņas, nekad nebūt devis Rīgā, Grobiņā vai Liepājā. Labestība vienmēr ieejā. Biedrība tas nav nieks, visiem no tā rodas prieks. Kolektīvs jau ilgus gadus kopā saista draugus radus. Labdarība, labdarība, kā nu mēs bez tevis. Humpaliņas, nekad nebūt devis Rīgā, Grobiņā vai Liepājā. Labestība vienmēr ieejā. Labestība vienmēr ieejā. Paldies! Paldies par
ziedot visu dzīvi, lai sasniegtu kaut ko, vai pamosties no rīta un viegli ieelpot. Paldies par katru dienu, Dievam saku es. Paldies par katru dienu, paldies, ka esi tu. Paldies, ka man ir kāds, ko mīlēt. Pateicoties tev es